Lai gan vasara padavusies netipiski karsta, tas nebūtu nenozīmē, ka mēs varam cerēt uz maigu ziemu. Gluži otrādi. Lai ziemas spelgonī nenāktos salti, jau tagad ir jādomā, kur rast siltumu savam mājoklim. Reizēm var šķist, kas gan tur liels nosiltināt māju. Taču patiesībā materiālu un speciālistu izvēlē vieglprātība var vēlāk izmaksāt dārgi. Pašmāju uzņēmums Ekotech Būve speciālisti zina visu par kvalitatīvu siltināšanu, un nav nekāds brīnums, jo 2 pastāvēšanas gadu laikā tas jau spējis kļūt par vienu no vadošajiem savā nozarē. Lai gan Ekotech nodarbojas ar ļoti plaša profila celtniecības darbiem, sākot no nelieliem remontdarbiem un beidzot ar ēku būvniecību, tieši siltināšanas darbi ir viens no tā pakalpojumu stūrakmeņiem. Mēs esam arī Latvijas energoefektivitātes asociācijas viena no dibinātājiem un biedri. Ja, asociācija ir tā, kur ir apkopojusi sevi vairākas nozares speciālistus. Ja, un, lūk, caur šo te asociāciju mēs varam piedāvāt arī energo auditus. Paši mēs nodarbojamies arī ar termogrāfijas pakalpojumu sniedzam piemērotos laikapstākļos. Un, ja runā par pašiem celtniecības darbiem, piedāvājam arī būvniecības darbus sākot no 0 līdz pat atslēgai. Aizvadītā bargā ziema uzņēmumam atnesusi jaunu klientu pieplūdumu, jo daudzi, kas treknajos gados iegādājušies jaunus celtus mājokļus, secinājuši, ka tie ir ļoti neekonomiski enerģijas ziņā. Tāpat arī daudzu veco namu iedzīvotāji nolemj beidzot tos kvalitatīvi nosiltināt. Ekotech siltināšanai izmanto tikai ekovati, kas ir vienlaikus gan kvalitatīvs, gan arī ekoloģisks siltumizolācijas materiāls. Tās siltumizolācijas īpašības ir līdzīgas vai pat nedaudz pārākas par akmensvates vai stikla vates īpašībām. Turklāt ekovate ir arī mitrumizturīga, skaņu izolējoša un ugunsdroša. Izmantojot šo siltināšanas tehnoloģiju, ir panākts vislielākais siltuma zuduma samazināšanas efekts. Attiecīgi, ja salīdzinot ādažus, tad siltuma zudumu samazināt līdz pat 38%, kas ir ļoti liels rādītājs. Siltinot namus ar akmensvati un nedarot to pietiekami augstā kvalitātē, starp konstrukcijām veidojas spraugas. Vate cieši nepiekļaujas mūrim, tāpēc katrā no šīm vietām siltais gaiss izplūst ārā. Ekovati šādas kļūdas nepieļauj. Ekovati tiek iepūsta, un ar ekovati viņa pieskarās klāt visām konstrukcijām blīvi. Ja, nav šuvju, ir monolīts teiksim, klājums siltinājumu. Ja. Līdz ar to cilvēciskā kļūda, piegriežot kaut kādu no materiāliem, tiek pilnībā izslēgta. Ekovates ieklāšana jeb iepūšana ir arī viens no ekonomiski izdevīgākajiem ēku siltināšanas veidiem, jo tai neveidojas atgriezumi vai pārpalikumi. Kaitēkļi kukaiņi īpaši nemīl ekovati, par cik ir klāta ekovatē gan antipirēns un antiseptiķis. Antipirēns ir boraks un antiseptiķis ir borskāba. Ja, tie abi divi ir dabīgie sāļi, ja, kas īsti gan peļukiem un kukaiņiem nepatīk. Pelēm ir ļoti grūti veidot alas, jo viņas automātiski aizbirst ciet. Ja iet runa par pārsegumiem, tad uzturēties tur ir ļoti sarežģīti. Ja, tā kā, es gribētu apgalvot, ka 90% tur nebūs. Ne kukaiņu, ne peļu. Ekotech Būve sniedz arī energoaudita un būvinženieru pakalpojumus, tāpēc klientiem, kas nolēmuši siltināt savas ēkas, nav pirms tam jāgriežas vēl pie citiem uzņēmumiem. Kad ar dokumentiem tiks galā, tiek pasūtīta ekovate. Šoreiz objektā tiek siltināti bēniņi un apkuras un ūdens šahtas, jo tieši šajās vietās energoauditors konstatēja vislielākos enerģijas zudumus. Ar īpašu iekārtu, kas atgādina milzīgu mucu, kurai pievienoti 2 jaudīgi kompresori, vate tiek padota pa cauruli uz ieklāšanas vietu. Interesanti ir tas, ka ēkas augstums nav nekāds šķērslis. Vati iespējams padot pat uz 12. stāvu. Otrā galā bēniņos Ekotech Būve speciālists to ieklāja vajadzīgajās vietās. Ļoti viegli vati var iepildīt arī ūdensvadu un siltuma šahtās, neplēšot tās vaļā un nebojājot ēkas vizuālo skatu. Vēl viens ekovates pluss ir tas, ka to izmantojot pagalms un kāpņu telpa netiek piesārņot ar būvgružiem. Visi vates pārpalikumi pēc darba beigām tiek atkal sasūknēti atpakaļ iekārtā. Darbs tiek veikts ļoti ātrā tempā. Ja, pie iestrādes strādā tikai 2 cilvēki. Ja, šie 2 cilvēki var nosiltināt dienas laikā, teiksim, bēniņu pārsegumu līdz pat 1000 kvadrātmetriem, ja, kas būs ļoti kvalitatīvs darbs.
Ja, un netiek, teiksim, traucēti pārējie, ja tas notiek celtniecības darba objektā, tad netiek traucēti pārējie celtnieki. Viens no lielākajiem uzņēmuma klientiem bija tirdzniecības centrs Riga Plaza, kur tika nosiltināti 12,000 kvadrātmetru sienas un izlietotas 90 tonnas ekovates.